Saimnieciski tu viņu izaudzē, un tad tev viņi ekspropriē. Viņi vienkārši tev nosauc par valsts nozīmes dabas pieminekli, un viss beidzās. Un tad iznāk tā, ka tu cilvēks principā nevar iegūt tādu ražu, kādu tu esi plānojis. Jo mani plāns ir, teiksim, tas pats koks, lai iegūtu no viņa materiālu, no kā izgatavot laivu, praktiski ir sagājusi grīsta. Šobrīd likums paredz, ka par valsts nozīmes dabas pieminekļa statusu noteikšanu kokam īpašniekam kompensāciju nepiešķir. Šajā mežā tuvākajā nākotnē šāds status kopumā varētu būt noteikts 12 priedēm. Turklāt ap katru dišu koku tiek noteikta 10 metru aizsarglīnija, kur saimnieciskā darbība ir aizliegta. Tev jau ir savs mērķis. Ja tu nevari savu mērķi sasniegt, tad jābūt kaut kādam kompromisam, kā, teiksim, tam cilvēkam to kompensē. Es labprāt, ja jums vajag dabas aizsardzībai, samaksājiet tik, cik viņš maksā pēc savas tirgus vērtības, var nenocērtot, un visi nokompensē, tad es esmu sasniedzis savu, un tā sabiedrība būtu sasniegusi savu. Šai gadījumā ir tā, ka sabiedrība savu nosacītu, vai ne? Sasniedz savu, bet tas otrs paliek apzaktā stāvoklī. Vienkārši atņem no visu, pasaka sabiedrībai, vai sabiedrībai vajag, lai kāda apzog. Es neticu, tā nav. Tik sliba sabiedrība kopumā nav. Uldis Tabūns negrasās ar šo situāciju vienkārši samierināties. Viņš plāno apstrīdēt esošo kārtību un aicina atsaukties citus meža īpašniekus un domu biedrus, kuri uzskata, ka šāda attieksme pret privātīpašumu nav taisnīga.